Krista, pastāst, tad, kas tad ir tāds galvenais iemesls, kā tu atceries, kāpēc tu galvenokārt vērsies pēc palīdzības un kas bija tāds galvenais, ko te tev gribējās citādāk? Galvenais man bija saprast, vienkārši sakārtot finanses savas esošās un varbūt pat tās, kas man tur ir palikušas iepriekš, tie visi parādi un vispārējais pa lielām. Un pat vienā brīdī vienkārši nezināju, ar kuru galu sākt. Un tas tā kā bija iemesls, kāpēc gribējās kaut ko tā kā saprast un pamēģināt. Un kā tev palīdzēja mūsu sadarbība un vispār makeover programma kopumā šo te izdarīt? Novērtēju es ļoti pozitīvi. Pirmais jau tas, ka man iekustināja tas, ka es nomaksāju savu parādus, lai es varētu tā kā virzīties uz to dzīves apdrošināšanu un pensiju līmeņu fondu. Jo man tas ļoti bija svarīgi, kā saka, sev kaut ko sākt nodrošināt uz nākotni, jo nav teikts, kas būs rītdien reāli. Un tādā ziņā tas bija tas pirmais solīts uz to, ko es gribēju. Priecīgs, ka es tam ticu līdz tam brīdim un slēnāk garu eju uz priekšu. Godīgi sakot, to algas pielikumu, darba nomaiņu un vispārējo. Teorētiski es varēju tā nedarīt, bet es ļoti lielu summu no tā, ko es haltūrās dabūju un papildus iepriekšējos darbos, es īsti nejūtu baigi un pat nevarēju sanākt. Es šobrīd ļoti lielu summu novirzu savai veselībai. Un man viņa iepriekš bija diezgan pasliktinājusies. Un šobrīd es tiešām, to, ko es esmu dabūjis ar jauno darbu un, jauno atalgojumu, stabilo atalgojumu un papildus ienākumiem, es tīri novirzu uz savu veselību šobrīd, jo, bez veselības es arī turpāk to nevarēšu darīt, reāli. Pamainīju ēšanu vispārējo, kā arī tagad eju pie fizioterapeita 2 reizes nedēļā, kas reāli, man godīgi sakot ļoti palīdz, bet es atrodu vēl laiku arī no tā visa naudas atrast, gan pensiju fondā iemaksāju, gan arī tādā dzīvības apdrošināšanā pietiekami liela summa, kā man, priekš manis liekas, jā. Kam tu kopumā varētu ieteikt šo te makeover programmu, ja cilvēks uz šo visu skatās, bet tā kā šaubās, kā tev liekas, kam šis vispār varētu būt noderīgi? Es domāju, jebkuram, kurš grib dzīvē savu pārmaiņas, jo vienkārši dzīvot no algas līdz algai, tas bija smagi, un visu laiku domāt, vai man pietiks vai nepietiks. Es noteikti ieteiktu visiem, kam ir grūti, un tas man daudz ko palīdzēja saprast, ka man varbūt uz kaut kādām pozīcijām pat nevajag tik daudz naudas, kā man likās, vai tieši otrādā, ka man, piemēram, vairāk vajag uz veselību nogrūst, vai, reāli, tanī brīdī tev parādās prioritātes, ko tu saproti, pagaidi, man, es bez šitā varu mierīgi arī iztikt. Tā darba process, teikšu tā, nevienā brīdī nav apstājies, kopš sāku, un jebkuram ieteiktu mainīt. Ja ir duka un vēlme mainīt, lai, jāmēģina.